Zvejniekam 80 gadu, un tad pašā dienā Georgam Smirnovam 75 gadu. Es domāju, tas ir tiešām notikums priekš mūsu futbolu. Kaut gan Roberts Zvejnieks varbūt es netik daudz atceros, jo man sākās mana futbola dzīve tieši 63. gadā, kad Georgs Smirnovs bija Daugavā, bija Harijs Avotiņš. Es pat nezinu, vai Vilnis Straums bija 63. gadā. Bija jau. 63. Bija, jā. Un es uzrakstu Rer Daugavu, padevu bumbas, to es atceros kā vēl tagad. Protams, ieguldījums viņu mūsu futbolā, es nezinu, mūsu jaunatnē jāpriecājās. Un, ka tādas zvaigznes bija, un kad viņiem tagad tādu jubileju, es domāju, mums tiešām, kā es jau atkārtojos vēlreiz, tas ir notikums. Gribās novēlēt viņiem pirmkārt labu veselību, kas visiem mums ir vajadzīgi, bet tādā vecumā viņi laikam vēl vairāk vajadzīgi veiksmi viņiem, viņu ģimenēm, viņu bērniem, mazbērniem, un lai labi nosvin savu jubileju, un mēs viņus nekad neaizmirsīsim, un katreiz palīdzēsim visās viņu dzīves jautājumos, un viss, kas ir vajadzīgs, un mēs cenīsimies palīdzēt. Vēlreiz veiksmi, vislabākie novēlējumi. Bumbi smagāk, nebija jau tās labās Adidas, bija ar Arteks, es taču atceros. Jā, un zābaki bija lielāki, un nebija viss tādi, kā piegūt pie kājas, bet bija vismaz pāris zeķi pāri jāvēl kājās. Tā kā mums mazliet... Ērglis bija tāds, varbūt neatceros, tie bija briesmīgi buči, briesmīgi. Tie nebija pat, korķi jau nebija, viņi bija tā piesisti, 4 Es atceros, ka Nikiška mums jau tos korķis sita. Viņi jau ap divi dzīvoja vienā dzīvoja. Un es ar Robertu Zvejnieku meitu vienā skolā mācījos. Piestā vidusskolā. Aizslidotāji bija, jā. Man liktenis ar Georgi saved kopā ne tikai uz futbola laukumu, bet arī karavīru kazarmēs. Viņš bija mans pirmais priekšnieks, jaunākais seržants mūsu rotā. Sākam spēlēt Dinamo, uzvarējam Liepāju, pēc tam pārgājam, satikamies Daugavas komandā. Es nospēlēju futbola komandā, Daugavu meistaru komandā 11 gadus. No tiem 11 gadiem mēs visu laiku bijām kopā ar Georgu. Viņš nomainīja man komandu kapteiņu postenī. Es par to neesmu dusmīgs, es tikai priecājos, jo viņš to bija pelnījis. Georg, klausies tagad. Удать тебе на следующие года, здоровья крепкого всегда, счастливой жизни и тогда все остальное ерунда. Cīnies arī šais grūtos laikos, kuros tu parādīji, ka tu prot neaizmirst futbolu. Mēs esam lepni, ka tu vēl ar vienu nodarbojies ar veterāniem un nepavelti. Mēs šodien svinam tavu jubileju lielo un skaidrs, esam pārliecināti, ka mēs satiksimies arī tavu 100 gadu jubilejā. Ar Georgu futbola laukumā divējādas ir satikšanās. Tad viņš bija ar Vilni spēlēt Dinamo. Es arī vienlaicīgi būdams meistaru komandā arī spēlēju Rez komandā. Satikāmies futbola laukumā kā pretinieki, bet jau no tā paša 57. 58. gada jau līdz spēlējām kopā Daugavas meistaru komandā. Es tajā laikā spēlēju uzbrukumā. Tā kā spēlējām kopā. Kad 60. gadā Daugavu iecēla PSRS virslīgā, es jau tad biju armijā, spēlēju ASK, un atkal satikāmies ar Georgiju 62. gada beigās un 63. gadā jau Daugavas meistaru komandā, un tad Daugavas meistaru komandā es sāku spēlēt
aizsargu posteni. Georgs visu laiku bijis, var arī droši teikt, ka visu laiku mūsu ātrākais un arī rezultatīvākais tā laika futbolists. Vilnis jau te teica, viņš laukumā bija paraugs, cīnījās no pirmās līdz pēdējā minūtē. Bieži vien viņš, kā saka, spēles rezultātu iztaisīja. Viņam bija arī labi palīgi, jau viņā saulē aizgājušais Gunārs Ulmans. Mēs ar Vilnu centāmies nosargāt savus vārtus. Droši jau pēc jau meistaru komandām Georgs bija treneris, daudzus gadus VF komandu izveda līdz Latvijas PSR čempioniem. Un arī jau vēl līdz šai dienai trenē Rīgas Daugavas veterānu komandu. Novēlu Georgiem joprojām būt tikpat aktīvam un arī ļoti labu veselību, lai viņam veicas. Roberta, novēlu tev 80. gados vēl ilgi un dikti veselību un dzīves prieku. Ar tevi mēs Daugavā spēlējam pusotru gadu apmēram kopā. Atmiņas jau ir pabālējušas. Vēl vienreiz, ko es saku, bija pusargs un laikam visu dzīvi esi nospēlējis pusargu futbola laukumā. Bija treneris Kuldīgā. Tavu īsti vairs neatceros jau pagājušu gadu tavu treneru darbu, bet vēlreiz atceries vēl pēdējo, kad tevi atskaitīja, atceros, ka šodien Daugavas sporta namā, tur Vingrotā ielā teica, es dabūju jūrnieku maisu. Tu kā vecs liepainieks, es jau vēl to nesapratu, kas tas ir, jauns puika bija pa jūrnieku maisu. Tas ir tas, kad jau tev atskaita no kuģa un no Daugavas atskaita. Tas tāds, tas, kad atceros pat tādu tavu dzīves momentu, bet tā bija. Vēl vienreiz novēlu veselību, kas tagad mums visiem ir vajadzīgs, tā ir veselība. Pārējo jādzīvo no apmiņām. Vēlreiz visu to labāko, Robert. Robert, man ir īsts prieks apsveikt tevi jubilejā. Es atceros tos gadus, kad es kā jauns puika sāku spēlēt, un man iznāca spēlēt blakus ar tevi, jo tu biji pusargs, es tādā pašā malā biju aizsargs. Es atceros, kā mēs brīnījāmies, ka tu tiec galā ar smago lielo futbola bumbu, tavas kājiņas bija tieviņas, tu pats maziņš, tā mēs tevi saukājam pa maziņo, bet spēlēt tu, ka beidz parasti bija atzīme lielā spēlē Robertam. Robert, veselību tev, lai tev būtu vieglas dienas un visu to labāko. Vilnis, ja tu atceries, Žonkē.